Latvija ir valsts, kura ir ne tikai apveltīta ar skaistu un nesabojātu dabu, bet arī ar daudz svētku un atceres dienām, kuras mēs mēdzam svinēt katrs savā ģimenē ar līdzīgām, tomēr atšķirīgām tradīcijām. Daudzi no svētkiem ir kļuvuši par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, piemēram, augstais un drūmais ziemas mēnesis decembris mums vienmēr saistās ar siltajiem, mājīgajiem Ziemassvētkiem, kuru noskaņu jau radām dažus mēnešus iepriekš, un jautrības pilno vecgada vakaru draugu lokā. Tāpat mēs piekopjam dažādas svētku tradīcijas, kuru pamatlīdzēji ir mūsu senči. Jāņos mēs mēdzam lēkt pāri ugunskuram, pīt vainagus no Jāņu zālēm, iededzam pūdeli, kas aizvieto sauli līdz pat nākamajam rītam. Un lieldienās mēs mēdzam krāsot olas tradicionāli sīpolu mizās, spēlēt dažādas spēles, piemēram, olu ripināšana un kaujas. Mazākajām atvisēm tiek uzticēts pavisam svarīgs uzdevums – olu meklēšana, kas parasti izvēršas jautrā un smieklīgā rotaļā. Lai gan visas nosauktās tradīcijas ievērojam visi, tomēr mūsdienās mēs esam daļu no tām nomainījuši pret līdzīgām vai pavisam citādām tradīcijām. Bieži vien lieldienās olas tiek krāsotas mākslīgajās olu krāsās, Jāņos paši nebrūvējam alu un nesienam sieru, Ziemassvētkos nevelkam bluķi, jo mēs šādas tradīcijas neuzskatām par pietiekami svarīgām, lai ievērotu un nodotu nākamajām paaudzēm. Atzīmējam arī tādas svētkus kā dzimšanas un vārdu dienas. Parasti tiek sarūpētas cienas draugiem un radiem, tiek spēlētas dažādas spēles un vienkārši jautri pavadām laiku mīļo cilvēku lokā. Savukārt ir tādas atceres dienas un svētki, kurus svinam mazāk vai nesvinam nemaz. Atzīmējam mūsu valstī nozīmīgus datumus 11. un 18. novembri. Parasti piedalāmies lēpu gājienā un noliekam svecīt pie piemiņas vietām, tā izrādot cieņu cilvēkiem, kas cīnījās par mūsu valsti, nebaidoties zaudēt dzīvību.